Nu, lūk, šoreiz atkal tēma pār automobīļiem Volvo XC60. Skaistais motors, D5 slavenais, nu, kurš ir ļoti it kā izturīgais, bet problēma šim te Volvītim ir ar startu. Reku, te tu redzi jau nedaudz par to, kas tev te būs jāizdara. Nu, norauj nost bardačoku. Reku, lejā redz štepseļi te, vien tikai karājās, ja? Visi štepseļi karājās. Kas mums šeit stāv? Tieši tā, te stāv centrālais elektroniskais modulis, jeb tas saucamais CEMS. Noslēpies aiz bardačoka. Reku, tev vēl izādas fleškas sakārtas. Nu, interesanti, vai ne? Nu, tas jau nav oriģināls, bet nu nekas. Galvenais tev ir jādabūna ārā CEMS. CEMS ir jādabūna ārā, lai viņu varētu programmēt un saprogrammēt tā, lai tas automobils lēc no pusapgrieziena. Tātad, nu, normāli ir tā, ka tu mēģini iedarbināt un tev uz stūra vidū parādās tur tas stūras bloķētāja apzīmējums, kā nav iedarbināms automobīlis. Un visticamākais lielākā problēma tev ir šis te bloķētājs, kurš atrodas šeit te pašā apakšā. Tātad, nu, ko tur var izdarīt, daudz ko tur var darīt, mēģināt. Bet, nu, mēs šeit sakārtojam, saprogrammējam tā, lai atslēgu ieliekot iekšā, autiņš iedarbinātos no pusapgrieziena. Tehniskais bardaks nedaudz. Šādi izskatās tas CEMS. Centrālais elektroniskais modulis. Esam pieprogrammējušies, piekabinājušies precīzāk klāt programmēšanas etapā. Reku šāds te Volvo CEM kontrolieris, tie ir viņam dažādi identifikācijas numuri. Nu, tur nozīmes nav. Vai viņš ir šāds, vai viņš arī ir konstrukcija rozets varbūt no sāniem. Šim te rozets, reku redz, nu, priekšā te ir rekur vietas rozeša, kurā vietā pievienojās klāt visi plugi. Nu, tā kā programmējam augšā. Tagad tas viss pasākums tiek korekti saprogrammēts, tad atkal ar plasmasām viss jāsalas kopā. Kā sacīt, jāsaka, tad autiņš no pusapgrieziena. Tātad šādā veidā salasam visu pasākumu atkal kopā. Plasmas no vienas no otras puses. Nu, faktiskais galvenais uzdevums tev, kā saka, noņem nost viņu. Principā iemet iekšā pakomātā, atsūt pa pakomātu, mēs viņu visu sastēlējam, izjaucam, saliekam, saprogrammējam un visu sūtam apakaļ. Un šitā te klikt. Rozets tātad var būt gan no vienas puses, gan arī no otras puses, tātad no divām pusēm, principā. Divos variantos. Šim te ir redzis, šāda te rozets ir, nu, un tad varbūt tavā versijā tad ir no šejienes arī, bet no jebkurā gadījumā viņu visu baltā krāsā. Uzstādīšana arī salīdzinoši diezgan elementāra. Viņam tur tā, viņš kā durtiņas atvarās vaļā. Durju princips ir. Tātad kā durtiņas atceļās vaļā, ieliec iekšā. Šā te un plugi arī redz ļoti elementāri. Tu uzliec virsū. Šā te tikai obligāti, kas tev jāizdara, jānoņem ir nost klemme. Jo tad, kad noņemta klemme, tev nodrošina tas, ka nebūs tur nekāda izsavienojuma. Vai kaut kāda citādāk gļuki. Klemme zem pārsega jānovieno, tu jau noteikti tu zināsi. Jā, ja pretējā gadījumā var kaut ko nogāzt. Tur šādi te vienkārši klemmīt noņem nost. Nu, tur masai tālāks priekš, bet nozīmes nav. Var noņemt arī galvenais, skaties, lai kā saka, īso neizveido pārējais sīkums. Nu, redz, kā tas izskatās viss skaisti, jā. Tā ideja tāda, ka kur tur ir klips viņam tajā pusē. Un pievilksim zoom, redzi, tur viņš lokās. Vot, un tajā vietā to tev vajag pacelt uz augšu vienkārši. Un tad to cemu izvelc ļoti elementāri ārā. Štepseļi ļoti viegli velkās nost. Augšējie divi. Nu, tur tā, redzi, nospied. Pat parādīts Delfi štepselim, re, kur podziņa. Nospied uz leju, un tev aiziet klipsis vaļā. Tāpat tās arī tur. Sidewings uz sānu pavalkās un izvelkas ārā. Nu, redzi, elementāri. To viss ir izdarīt. Nu, te vēl ir valoda jānomaina, bet nu, nosacīt varētu būt šāds izskats. Tātad stūrīte, izsaukuma zīme, ka stūri ir bloķēta, tad arī varētu būt rakstīts immobilizer. Immobilizer sistēma bojāt, tātad nu, šādas ikoniņas uz paneļa faktiski parādās mums. Un tās ir pamat problēmas nosacījums, kāpēc var kaut kas neiet. Vēl kas šeit ir novērojams, nu standartā, tad, kad atnāc, varbūt tās vienreiz, otrais tas notiek. Tu ieliec aizredzējā slēdziņu un dzirdi, ka tur kaut kas knikšķina tajā pusē, redzi. Tev uzreiz parāda, kur problēma. Tu nospied start pogu, tā kā mēģini darbināt, bet starteris, protams, ka negriež, jā. Tāpēc, ka, nu, reku tev problēma uz paneļa. To viņš arī parāda uzreiz. Un, ka iziet cauri pa ziņojumiem, jā, tad attiecīgi pie ziņojumiem ir arī šī te problēma, jā. Tātad stūris bloķējošais mehānisms bojāts. Jā, šādi te. Un, protams, ka iedarbināt nevar. Vēlreiz tātad iziesim cauri konfigurācijām, ko šeit var izdarīt. Tātad climate heating, reku vesela virtene ar funkcijām, audio, video funkciju, vesela svīta, redzi. Te var nolikt pauzīt un paskatīties, kas tieši interesē no šitā, tad attiecīgi to var aktivizēt vai deaktivizēt. Market and related setting, redzi, speech control, instrument cluster calibration. Vot, nu tā, kad ieiet instrument cluster calibration, tad tu redzi, kā viņš ir paredzēt USA,
England, Kanada un Europe. Te pa valodām uzreiz tu iekšā var paskatīties. French, instrument un cluster, redzi? Te ir, kur ir valodas iekšā. Vot. Navigācijā, light, gaismas, tād sēdekļi. Ja, kur, piemēram, pasties, cik daudz pie gaismām ir funkciju. Vesela, svīta, pudellights, outer mirror lights, license plate light. Vot, interesanti, jāatver vaļā license plate light. Nu, tad mums tur ir vai nu LED, vai nu bulbs. Tad var ielikt ledauskos vai ārspulzītēm, sēdekļiem, heated rear seats aizmugurējie, redzi. Nav apsildāmi, bet teorētiski šo funkciju var aktivizēt un uzstādīt aizmugurē apsildāmus sēdekļus. Nu, tā saucās pilna šī te CEM moduļa konfigurācija. Tātad var uzstādīt visu to, kas šeit piedāvājas. Trunk relays, alarm, wheel and suspension, gearbox. Redzi, kārba, kāda tiek uzstādīta šeit. Paskaties, cik daudz variantu pa degvielām. Nu, ļoti daudz, bet mums interesē visvairāk immobilizer un steering column lock. Tas, ko šeit tikko darījām mūsu gadījumā, kas interesē. Steering column lock and no, job done. Nu, un lūk, galā šī patīkamā situācija, tad, kad tev vairāk nav tā. Tu ieliec aizdedzēju atslēdziņu, nospied pedālīti, neaizmirst izņemt ārā no pārnesuma, lai kaut kur neaizbrauc tavs auto, jo ir liela iespēja, ka te kaut kas mums ir iedarbosies. Spiedam starts podziņu. Check engines. Bet, nu, tas nebūtu svarīgākais. Tur jāpieslēdz kompis, jāizdzēš kļūdas ārā. Bet, jebkurā gadījumā, kā redzi, no pusapgrieziena viss strādā, viss notiek. Vairāk nav faulta. Un tavs volvīts tevi vairāk nepievils nevienā dzīves situācijā saistībā ar to, kad negriezīs starteri. Nu, vismaz starteri viņš tiešām griezīs. Tas, vai tev bākā nebūs degvielas iekšā, piemēram, tā ir cita lieta. Bet šī problēma ir solved. Uz doto brīdi, thanks for watching. Lai veicās!